gādāt par mieru, drošību un kārtību Ogres novada. Gods kalpot Latvijai. Svinīgā zvērsta nodrošina ir attelkums pēc pārbaudas laika. Artūrs kļuvis par pilntiesīgu Ogres novada pašvaldības policistu. Šogad kārtības sargu rindas papildinājuši 2 vīri, kas gada nogalē kopā ar kolēģiem atzīmē profesionālos svētkus. Mēs, pašvaldības policija, tāpatās kā līdz šim, būsim vajadzīgi Ogres novadam ar savu darbu. Būsim vajadzīgi iedzīvotājiem. Nodrošināsim kārtību, nodrošināsim drošību, cik nu būs mūsu spēkos. Vēl viens gads aizvadīts, piedaloties glābšanas darbos un roku rokā strādājot ar citiem dienestiem – valsts policiju, Kaimiņu novada Ikšķeles pašvaldības policiju, sociālo dienestu un citiem. Goda zīmi par cītību policijā šogad saņēmuši 2 inspektori – Santis Briedis un Valērijs Vasiļonoks, kam šogad par dzīvībām var pateikties 5 Draudnieku ielas dzīvojamās mājas iemītnieki. Mums ir bijuši ugunsgrēki, bet parasti mūsu pienākumi ir nodrošināt kārtību ārpusē. Par cik ekipāžā bija tikai 2 darbinieki un glābt viņu 5 cilvēkus vienlaicīgi nevarēja, tad sniedzām mēs visu palīdzību un atbalstu, ko varējām no mūsu puses. Sekojot bērnības sapnim būt par policistiem, Santis un Valērijas pašvaldības policijā pavadījuši nevienu gadu vien. Šodien profesija pārkāpusi bērnības iespaidīgos nopietnā formastēra par rāmjus un liek saskarties ar realitāti. Katru darbā pavadīto dienu mērot ar plašu emociju gammu. Tā sabiedrība, kur pārkāp likumu un tiek sodīta, tā parasti skatās uz policistiem skeptiski. Tā, kur ir priekšzīmīga, tā savādā. Man patīk mūsu mazie bērneļi, kuri pa ielu ejot. Labdien, labdien! Tā kā ļoti patīkami. Glābjot cilvēkus no ugunsgrēkiem, plūdiem un pašnāvības mēģinājumiem, šķirot ģimenes strīdus un nekārtības, pašvaldības policija darbu turpina un gatavojas jaunajai sezonai. Kārtības sargi nākamgad atzīmēs 20. Ogres novada pašvaldības policijas gadskārtu. Dats Tribotska, Zanda Tereško, Ogres televīzija. Gods kalpot Latvijai.